Esiet sveicināti mūsu uzticamie klausītāji, skatītāji un arī tie, kas mums pieslēdzās pirmo reizi šodien. Jauns gads, jaunas telpas, arī jauni viesi pie mums. Un šoreiz esmu šeit kopā ar Rodrigo Petkusu. Čau! Čau, prieks tev redzēt 4. maiņā. Gribu piebilst arī, ka atrodamies pašlaik Agenskalna tirgū, ļoti interesantā lokācijā. Un vēl mūs arī atbalsta LVBet, kas ir par atbildīgu spēli. Tā kā iesaku katram uzmeklēt šo iestādi lapā un linkā, kas jums būs pieejams. Bet tātad, Rodrigo, pastāsti mazliet par sevi. Bet īstenībā vēl pirms tu pastāsti par sevi, varbūt es labāk tev tā īsumā pieteikšu. Es centos saprast, kā labāk tevi noreklamēt, kā tev labāk pieteikt. Un es saprotu, ka varbūt varētu teikt tā, ka tu esi tāds jaunu florbolu vēsmu ieviesējs Latvijā, tāda daudzpusīga personība, cieši saistīts ar florbolu, bet ne tikai intereses arī citos virzienos tomēr. Esi arī Rockets florbola kluba bērnu un jauniešu treneris, florbola tiesnesis. Kā tu teiktu? Kas tu vēl esi? Kā tu sevi raksturo? Es pats sevi laikam raksturotu kā freelanceri. Es, man liekas, dzīvoju pa projektiem. Protams, no septembra līdz mājam tas noteikti ir pilnībā florbols, kas ir, kā jau tu minēji, bērnu trenēšana. Protams, pats arī spēlēju. Šobrīd es esmu paņēmis vairāk tā kā pauze, bet joprojām spēlēju pirmajā līgā. Bet, jā, un regulāri arī tiesāju florbola spēles. Un tad ir tā otra daļa, kas būtu vasaras periodā. Tajā laikā es piedalos visādos citādos pasākumos. Pats šobrīd mācos turībā pasākumu vadību un producēšanu. Un tad ir vasarā, protams, aiziet pie florbola bērnu nometnes. Un pārējā laikā aiziet visi iespējamie pasākumi, uz kuriem var teikt summer sounds, pozitīvus, un tajos arī iesaistos. Bet iesaisties kā organizators, jā? Es mēģinu atrast veidu, kā tikt augstāk tajā organizēšanā, bet šobrīd summer soundā un pozitīvsā tas ir palicis tik tālu, cik mēģināt izveidot sakarus, un tur ir tā biļešu kontrola. Skaidrs. Ar kaut ko ir jāsāk. Izklausās ļoti iespaidīgi, ļoti daudzpusīgi. Es vairāk domāju par florbolu. Es atradu tādu informāciju, es tev pagulēju internetā. Es nezinu, cik patiesi tie fakti, bet tur bija rakstīts, ka tava pirmā spēle ir bijusi 2013. gadā ZSK arēnā. Man nav nejausmas, kas ir ZSK arēna, bet tādu faktu es atradu. Tā kaut kā varētu būt. Man vienīgais, kas man nāk prātā, ir, kas arī beigās ir bijis mans projekts. Mēs sākumskolas laikā, tas varētu būt sākumskolas laikā, iespējams, mēs spēlējam paralēli klases, vienu pret otru. Un tad mēs bijām organizējuši tādas draudzības spēles, un tad tur arī tika pievilkt klāt visi sociālai tīkli, un tas varētu būt tas, kas ir izmeties ārā. Bet pats interesantākais ar tām visām spēlēm ir, man liekas, ka mums tās spēles reti, kura noslēdzās līdz galam. Jo kā jau paralēli klases, viņas vienmēr ir ar lieliem konfliktiem un diskusijām, un lielākoties tās visas spēles pārtap uz tādiem vairāk kā konfliktiem. Un jā, tad tur bija reizes, kad beigās mēs pat bijām kaut kad izkāvušies, un tad direktori mums aizliedz tādas organizēt. Tad baigā konkurence jums tur valdīja. Jā, kā jau pa A un B klasi, kuri te labāki? Noteikti visāds asociācijas domājāt, tur gan ar B burtu. Protams, A becīši, B bēbīši. Jā, gan jau arī vēl trakāk vārdi izskanēja, kurus varbūt mums pat labāk te nesaukt. Es esmu droši par to. Bet kāpēc tieši tas florbols? Kāpēc nekāds cits sporta veids? Kā tas īsti aizsāk? Laikam es jau būšu tas tipiskais florbolists, gan jau, kad daudz florbolisti apvainosies, jo, labi, mūsdienās jau ir tā, ka mūsu florbolisti ir tie, kas sāk no 8 gadiem un spēlē visu laiku florbola. Bet man vienmēr ir bijis tas sapnis par hokeju, kuru man veselības iemeslu dēļ es viņu nevaru īstenot. Un tad es tā arī nonācu florbolā. Un tad es florbolā nonāku, man arī bija diezgan grūti, jo man visu bērnību īsti neviens no ārstiem neļāva. Bet es tā kā mēģināju to visu apiet.
Un beigās es vienreiz sāku iet florbolā, tad man pasliktinājās veselība. Un tad beigās es ar otro piegājienu tikai nonācu florbolā 14 gadu vecumā, tas pats klubs Rockets. Un tad līdz no tā laika arī es esmu tur palicis. Skaidrs. Jā, diezgan interesants stāsts. Zināms, līdzības ar to pašu hokeju jau ir. Florbolam, protams, nav tas pats, bet tomēr līdzīgāk sporta veidi, tā kā labi vismaz, ka sanāca ar kaut ko aizvietot. Jā. Cik ilgi tad tu spēlēji vienkārši kā spēlētājs un kurā mirklī tu kļuvi arī par treneri un tiesnesi? Kā tas tā gāja? Es kaut kad nesen pats skatījos. Man sanāk, ka es florbolu spēlēju 7 gadus, un es esmu notiesājis pirmo spēli arī pirms 7 gadiem. Jā, lielabi, kā es sāku profesionālāk nodarboties ar florbolu, kopš es esmu Rockets sistēmā, es lielabi arī tiesāju spēles. Tur arī ir atsevišķs stāsts, jo bija tā, ka es kopā ar komandas biedru Tomu Savicki, mēs ātrāk uz treniņiem nācām. Tur bumbojāmies un tā tālāk, un nebija, kas tiesā vecākas grupas spēli. Un varētu būt, ka es esmu viens no retiem, kas pirmo spēli ir notiesājis vecākiem. Es 14 gadu vecumā notiesāju U16 vecuma grupu. Protams, tā spēle bija ļoti nekvalitīva, jo mēs abi pirmo reizi svilpi paņēmuši. Bet mēs mēģinājām, darījām, ko varējām, golus svilpām, bet tur, man liekas, ka viens otru gandrīz vai varēja nogalināt. Ja tie treneri neturētu līmeņos, traumas stabili. Un es vēl atceros, ka toreiz bija tā, kad ir beidzies periods, un nevis treneri savām komandām stāsta, kā uzvarēt otru komandu, bet sauca mūs un mums mācīja, kā labāk tiesāt un kā vispār to dara. Tad, īsti nestrādāja tas princips, ka tiesnesim vienmēr taisnība, ka viņš nav tāds... Tajā gadījumā tiešām tiesnešiem nebija vispār taisnības. Mēs vienkārši palīdzējām, lai tā spēle notiktu. Tad tagad tu vari salīdzināt sevi šobrīd ar sevi tajā laikā, un laikam tu tā... Gluži tā vairs netiesāt. Tā noteikti vairs ne. Tagad jau ir tas, ka es jau mācu jau jaunākus un cenšos kopā ar viņiem iedot to vēlmi arī pašiem tiesāt. Bet tad tu māci arī pašu tiesāšanu viņiem? Jā. Ne tikai spēlēšanu. Skaidrs. Es esmu noskaidrojis, ka tu esi nokārtojis C kategorijas trenera kursus. Kas tās ir par kategorijām? Pastāst man. Pirms C tad ir A un B? Nē, ir dalās tā, ka ir ABC. A kategorija ir izlasēm. To tu vari iegūt tikai tad, kad tevi nominē, man liekas, ka es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka tā ir, kad tevi nominē par izlases treneri, tad iegūst automātiski A kategoriju. Tad, kad tu izmācies treneru kategoriju kā augstāko izglītību, LSPA, man liekas, ka tikai LSPA var izmācīties, iespējams, varbūt LU. Murjāņos. Vai Murjāņos māca trenerus, tas būtu jāpapēta, bet ja tad tu izmācies un, ja tu iegūsi augstāko izglītību, tev ir B, un tad ir tie kursi C, kas ir profesionāls pilnveidas kursi, un kas dod tiesības tev strādāt ar bērniem, bet es līdz izlasēm nevarētu tikt, jo par A var kļūt tikai no B. Skaidrs, par A var kļūt no B, tad vispirms B. Jā, tad, kad tu pabeidz 12. klasi, tu izvēlējies, ja tu gribi būt par treneri, tu vari izpildīt to C profesionālo pilnveidi, bet tur ir nosacījums, ka tev ir 5 gadi jāspēlē, un tā tālāk tur ir vairākiem kritērijiem jāatbilst, un tad tu izpildi tos kursus, un tu vari trenēt, vai arī tu mācies LSPA par B, un tad tu iegūst izglītību, un tad tu turpini attīstīties. Un ja tu kļūsi par izlases treneri, tad būni arī A. Skaidrs. Nezināju, tiešām nezināju, ka ir tādas kategorijas, ka tu skaties vienkārši uz treneri, nekas tev tā vizuāli neliecina. Florbolā vēl ir interesanti, kad florbolā tā treneri, man liekas, ka ļoti minimāli vispār tiek kontrolēti un ir, kur komandām arī var trenēt bez izglītības, kas būtu forši tikt sakārtots, bet man liekas, ka ja tu ieiet Florbola Savienības mājaslapā, tad pie treneru komitejas ailītes nav neviena cilvēka, kas būtu treneru komitejā, jo tādas komitejas vairs nav. Agrāk ir bijusi, bet vairs tādas komitejas nav. Kāpēc tā vairs nav? Nav laikam gribētāji.
Nu, dīvaini. Varbūt, ka būtu tomēr iemesls atjaunot. Citādi izklausās kaut kāda zinām, ja tā var salīdzināt līdzīgi par programmētājiem. Tur arī var mācīties programmēšanu. Universitātē dabūt diplomu, bet tu tikpat labi var arī apgūt pats un arī tikpat sekmīgi strādāt un saņemt tādu pašu atalgojumu. Tad te ir līdzīgi, ka nav tā izglītība tik obligāta. Bet kā vispār ar to tiesāšanu un tiesāšanas līmeni, skandāliem te Latvijā, varbūt tas tieši ar to izglītību arī ir saistīts, kā tu teiktu? Ar tiesāšanas līmeni un skandāliem. Beigās tiesneša profesija ir ļoti smaga, jo, lai arī kā tu notiesātu spēli, lai abas komandas būtu apmierinātas, ir gandrīz neiespējami, jo vienmēr kādai komandai būs pretenzijas pret tiesneša darbu. Bet Latvijā, manuprāt, ir aizgājis jau tas tik tālu, kad paši spēlētāji neciena tiesneša darbu. Un tad, lai arī piesaistītu jaunos tiesnešus, ir kā ir. Neviens jau negrib, lai tu tagad tiesā, un kad tu tiesā uz tevi tāpatās visi bļauj. Un nolamā vēl. Un vēl nolamā, un tad pēc tam sociālajos tīklos. Es pats šo sezonu jau paspēju būt sociālajos tīklos, kā tad tā mūs aizsūtīja, kad mēs norakām spēli. Bet cik es sapratu, laikam komiteja tomēr ir mūsu pusē, un kad mēs te neesam neko slikti izdarījuši, bet katram savs viedoklis. Un tad vispār, lai kļūtu par labu tiesnesi, ir ļoti sarežģīti, jo tu neesi jau uzreiz labs. Un tad tu tiec iemest spēlēs, un, protams, tu pirmajās spēlēs kļūdies. Un, lai arī ir tā, ka profesionāla tiesneša visticamāk katrā spēlē pat ir kļūdas. Jo ja tiesneši vienmēr kļūdās. Tas tā ir. Arī mūsu tiesneša komitejas vadītājs Māris Kumerdanks Florbal virtuves podkāstā arī atzina, ka tiesnesis kļūdās katrā spēlē. Tikai cik tās kļūdas ir nozīmīgas spēlē. Un kā tiek galā ar tām kļūdām. Un kā arī reaģē. Jā, kā arī reaģē uz tām kļūdām. Reaģē publika vienādi. Bet, baigi sarežģīti īstenībā izklausās atbildīgi, sarežģīti. Vēl tas faktors, kā cilvēki vērtē. Tiešām, kā lai motivē cilvēkus iesaistīties tajā. Labs jautājums. Bet tad nekad neviens nav izteicis arī kādu komplimentu, piemēram, pateicību vai atzinību? Bet ir tā, ka it kā tu notiesā labu spēli, viens treneris tā pasaka, tu notiesaisi labu spēli, bet tu skaties uz tā otra treneru, un tas treneris ir tā, ka nepiekrīt šim. Un tad ir tā, ka ir diezgan grūti notiesāt spēli, kas ir tā, lai ir abas komandas apmierinātas. Jo beigās arī tas ir īstenībā vairāk tas, kā tu iekaro to savu cieņu, kā tu izveido to reputāciju. Un tad ir tas, ka jaunajiem tiesnešiem ir diezgan grūti to reputāciju iekarot, jo tā kā es arī esmu treneris, es arī manipulēju ar tiesnešiem. Visi treneri varbūt ne visi, bet liela daļa treneri manipulē ar tiesnešiem. Kā tas izpaužās, tā manipulācija? Tu tā kā vienmēr treneri kaut ko pateiks. Un tas ir kā tas tiesnesis to uztvers. Kaut ko tu nepamanīsi, tas treneris mēģinās tev uz tos kļūdu uzsvērt un tad cerēt, ka tu dos atpakaļ tos sodus. Bet labi tiesneši neatdod atpakaļ sodus. Tad tev ir jāsaprot, kā reaģēt katra konkrēta trenera klātbūtnē. Sākumā ir grūtāk, bet tu jau ar laiku tiesājot, jau apmēram zini, kurš būs tas treneris, kurš centīsies ar tevi manipulēt, kuram tev ir vairāk, ar kuru tev vairāk ir jāparunā, kuram vairāk ir jāpaskaidro situāciju. Protams, ir treneri, kuri negrib, lai viņiem paskaidro situāciju, tas ir vistrakāk, jo tad tu nevari nonākt pie tā kopsaucēja. Tad par tā treneri var atdurties kā pret sienu. Protams, tu esi kļūdījies, vai tu esi redzējis to epizodu savādāk, un visa komunikācija no trenera citreiz ir, ko tu dzirdi, mēs rakstīsim par tevi ziņojumu. Un tas ir tāds, kad mēs esam pieļāvuši iespējams kļūdu, bet mēs nerunājam par to, kad mēs redzējām to tā, varbūt es atzītu savu kļūdu, pat, jo kam negadās kļūdīties, bet mēs rakstīsim ziņojumu, kāpēc tu vispār tiesā. Bet, ja viņi arī uzraksta to ziņojumu, kas tad pēc tam notiek? Tad tiesneša komitejai ir jāvērtē tiesneša darbība, un tad tiesneša komiteja pieņem lēmumu. Man liekas, ka pēdējo gadu laikā neesmu dzirdējis, kad kādam tiesnesim vispār tas lēmums tiktu par sliktu tiesnesim bijis.
jo tādā ziņā arī mūsu tā komiteja nedaudz aizsargā. Nu, tā kā aizstāv. Liekas, ka citreiz varbūt pat daudz, jo varbūt ir tā, ka citiem tiesnešiem liekas, es tiesāšu, kā es tiesāšu, nav jau kas cits tiesā, un tad tam pazūd jēga. Skaidrs. Kādreiz ir gadījies būt kādās varbūt stresainās situācijās, kad tu zini, ka ir tur tādi viegli aizskaitināmi, tādi prasīgi, uzstājīgi, varbūt treneri un kādi dusmīgi, piemēram, arī spēlētāji. Un tad ir tādas varbūt situācijas, kad ir kaut kas uz robežas, un tu īsti nezini, vai vajadzētu tur fiksēt kādu pārkāpumu, vai nevajadzētu. Vai, tādas kutelīgas, tādas problēmas situācijas. Ar tiem pārkāpumiem jau beigās ir tā, ka es noteikumus esmu lasījis, es noteikumus zinu. Bieži vien treneri un spēlētāji noteikumus nemaz nezinu. Es teiktu, ka lielākā daļa florbolistu noteikumus nezinu. Un tad citreiz tu viņiem var pastāstīt jaunums. Tāpat kā iepriekšējā epizodē jūs runājāt par to 2+10, ka vārdsargs pats iet sēdēt. Pēc tam arī jau tas tāds, visi sāk jautāt, kā tad tā vārdsargs vai tad iet pats sēdēt. Izrādās, to neviens nemaz nezina. Tā, man liekas, ka tikai skatītāji var nezināt noteikumus. Bet ir arī spēlētāji, kuri pēc tam tev nāk citiem tiesnešiem un prasa, kā tu tā tajā epizodē, vai tā vārdsargs tiešām iet sēdēt. Jā, vārdsargs iet sēdēt. Vārdsargs nesēž tikai 2 minūšu noraidījumu. Pārējos visus noraidījumus vārdsargs iet pats sēdēt. Bet kā viņi parasti jau, ja viņi nezina, tad viņi droši vien ir ļoti dusmīgi. Jā, viņa pirmā reakcija ir tāda, kā tad tā? Kā tad tā var būt, ka tā tas ir? Un tad diez vai viņi tur nāk pie tevis ar jautājumu, pastāsti, es gribu saprast drīzāk ar tām dusmām, ja, ka kā tā un... Bet vispār ir tāda iespēja viņiem tā kā, izskaidrot vairāk, vai tas ir tikai tā, ka tu saki, ir pārkāpums, vai kur sots tāds, vai ir vairāk kaut kāds, ka tu redzi, ka tiešām cilvēks nesaprot, nezinu, ka tu vairāk viņam arī paskaidro. Protams, viņi esam tiesājot jauniešu spēles, tagad, Rocket sistēmām tiesneši nodrošina mājinieku komanda. Un tad tajās spēlēs, kurās es tiesāju, protams, jauniešiem, kuriem es iedodu noraidījumu, es vienmēr reizi skaidrotu, kāpēc es esmu iedevis noraidījumu, ko tu esi izdarījis tādu, kāpēc tev tas ir noraidījums, un tā kā paskaidrot, kā tu varēji arī labāk darīt, lai tev tā noraidījuma nebūtu. Pieaugušajiem tas ir sarežģītāk, jo, protams, kad tu esi saņēmis to 2 minūšu noraidījumu, tu negribi dzirdēt, ko tev tas tiesnesis saka citreiz. Jā, jo kāpēc tu vispār man iedevi, es neko neizdarīju, es negrūdu, es nevienam nepieskāros. Jā, viņš pats nokrita. Jā, viņš pats nokrita. Tā ļoti bieži. Tas ir top teiciens, viņš pats nokrita. Bet jā, es arī cenšos, ja treneris man paaicina pāris vārdos, es mēģinu paskaidrot, kāpēc ir tāds lēmums, bet, protams, mēs nevaram ieslīgt garās diskusijās spēles laikā, jo tad spēle tiek bremzēta. Ir arī bijuši pozitīvi piemēri, ka mēs pēc spēles ar treneriem izrunājam, un tad arī tā sapratne paliek lielāka un varam turpināt veiksmīgāk strādāt nākamajās spēlēs. Tas ir pozitīvi, ka ir arī tā interese. Nevis tikai tās dusmas vai tā varbūt pārliecība arī, ka tur nekas nav bijis, bet ka tomēr grib spēlētāji noskaidrot, kas un kā. Bet vai tu esi arī kaut vai varbūt vairāk ar tiem jauniešiem strādājot, bet vai tu esi arī redzējis tādu tā kā izaugsmi, ka tu, teiksim, kaut ko tur pamācīji, paskaidroji, un turpmāk tu redzi, ka viņš tagad ir vērīgāks, uzmanīgāks, vairs tā nedara, vai tas tik ļoti neizpaužās, kā ir? Vairāk ir tas, ka tā kā es spēlēju jau, labi, laikam, 7 gadi, tad tie pēdējie gadi, tie, kas ir 2005. Gadi, 2006. Gadi, ar tiem man sanāk tagad kopā spēlēt, un arī viņiem es esmu jauniešu spēles tiesājis, un tad, tā teikt, savējos es tiesāju bargāk. Viņi dabū pa pilnu programmu, viņi netiek žēloti vispār. Jo man vienmēr ir bijis tas, ka, ja man būs pēc pāris gadiem jāspēlē ar viņiem kopā, un viņi man pelnīs noraidījumus, man būs jāspēlē mazākumā, man tas nepatiks. Un tad arī tiem es esmu daudz vairāk skaidrojis, un tad beigās ir tā, ka liela daļa jau sāk saprast, kā spēlēt forši tīru florbolu, un tad nav jāspēlē tik bieži mazākumā. Bet, kā tu teikt arī personiski, kas tev šķiet interesantāk vai ko tu labāk izvēlējies? Ja tev ir jāizvēlās būt par spēlētāju vai tomēr par tiesnesi? Ko tu izvēlētos? Vai to nevar tā salīdzināt? Zini, šobrīd ir tāds periods, kurā es noteikti atbildētu, ka es gribētu būt tiesnesis.
Jo man ir kā visu laiku to visu saka, kad es pat daudz ņemu uz sevis, kad es pārāk daudz visu kaut kur iesaistos, visu kaut ko daru, un tad pārējais saka apnikt. Tad šobrīd ir tā, ka pašam spēlēt ir ļoti baigi, pat negribās spēlēt bez maz vai, un trenēties, kur nu vēl trenēties, tas ir smagi un tā tālāk. Un, tad šobrīd es izvēlētos tiešām tiesāt, ja jāizvēlas starp šiem diviem. Jā. Jo sanāk, ja tu esi tiesnesis, tad jau tev nevajag nekādu fizisko iesildīšanos. Nē, tiesneši nāk uz spēlēm, pirms spēlēm mēs iesildamies un ir jāiesildās, jo savādāk mums tāpat sanāk skriet pat laukumu un diezgan viegli ir sastiept kaut ko, saplēst muskuļus arī var. Vēl viena lieta, ko manuprāt, nekad neuzzinās tikai no skatītāju pozīcijām, ka arī tiesnesis piedalās. Tad arī tiesnesim vajag ļoti labu fizisko sagatavotību. Jā, mums tiesnešu semināros mēs skrienam testus. Mums ir jāskrien pīkstuļu tests, ka tas ir, kad skrien no viena gala uz otru galu un iekļaujas laikā. Skan tā kaut kāds ieraksts angļu valodā. Jā, tas mums ir jāskrien. Jā. 21. Jā, tieši tos mēs skrienam, jā. Un tad tur palika aizvien biežāk, tur sauc tos ciparus. Jā, tev ātrāk jāskrien. Un tā balss, es atceros, kad es skrēju, tā balss aizvien vairāk tev griež ausīs, kad tas laiks ir īsts un stress palielinās, bet tā, rekā. Jā, protams, ja tu pats esi spēlētājs, tad tos testus normas tik grūti nokārtos, jo tie normatīvi, protams, ir zemāki nekā, ja tu būtu spēlētājs mēģināt tikt virslīgas komandā, bet jā, protams, ir jābūt labā fiziskā sagatavotībā. Sapratu, bet tad, kā tu arī teikt, kurš spēlētājs var kļūt par tiesnesi? Vai ir tomēr tādi cilvēki, tādi spēlētāji, kas varbūt ir mēģinājuši, sapratuši, ka nē, es negribu tiesāt, es gribu tikai spēlēt, vai varbūt tieši otrādi, ka viņiem tā vēlme ir, bet ka viņiem kaut kāda iemesla dēļ neļauj vai ka viņi nevar? Nē, tas jau beigās atkarīgs no paša. Jo tomēr tiesāt nav viegli, kā jau mēs minējām, tev visu laiku ir negācijas no visām pusēm, un gan no vienas komandas, gan no otras puses treneriem. Foršākie ir skatītāji, kurus mēs cenšamies laist gar ausīm. Protams, mēs visu dzirdam, bet mēs cenšamies laist gar ausīm, tiem vienmēr ir ko pateikt. Tā kā tas vairāk ir, ja tu psiholoģiski esi gatavs to darīt, protams, ieguldīt darbu, tev ir jāmācās, tev jāmāk tie noteikumi. Florbola noteikumi ir viena no stulbākajiem noteikumiem pasaulē. Un tad, lai viņus saprastu, tur ir vēl īpaši jāiedziļinās, jo tie noteikumi ir ļoti slikti paskaidrot. Ja hokeja noteikumi ir, man liekas, uz 100 lapām, florbolā, man liekas, ka, es nezinu, tulkotajā versijā man liekas bija tikai 18. Kāds varbūt teikt, ka mazāk jālasa. Mazāk jālasa, bet tad, kad tev ir par vienu pārkāpumu, teorētiski tu vari iedot mazo sodu izspēli un beigās teorētiski arī sarkano, tad ir kā ir. Tad tev ir jāsaprot, kad ir kas jādod. Un tad ir beigās vairāk ir tas spēles jāskatās pašam no malas, ko citi tiesneši pieņem lēmumu, un pašam jāmēģina saprast, kā efektīvāk to spēli attīstīt, lai būtu forša dinamiska spēle skatītājiem arī. Bet nav kaut kāda iespēja tiem, kas vēl mācās tikai vai plāno kļūt par tiesnešiem, teiksim, ēnot jau esošu tiesnesi, vai ka tu nevis vēro kā skatītājs tur caur ekrānu vai skatītājs klātienē, bet ka tu arī esi uz laukumu blakus tam tiesnesim un varbūt viņš tev kaut kā pamāc. Vienkārši, lai būtu labāk saprotams. Pa lielam, ja pat tiesnes kļūt, ir ļoti vienkārši. Tev ir jāizbrauc uz vienu semināru, jānoklausās viens seminārs, jānolaik tests, un tu pa lielam jau var tiesāt. Un tad tev tajās spēlēs, tad tu pa lielam, visvieglākais veids, kā to darīt, ir pašam to darīt. Jo beigās ir tā, ka tu varbūt zini noteikums no A līdz Z, bet tajā brīdī, kad tu redzi to spēli ātrumā, tev vēl ir jāpieņem lēmums. Tev ir jānosvilp. Ir tā, ka tev ir jānosvilp un tev ir jāpaskaidro, kāpēc tu nosvilpi. Ir tā, ka sākumā, protams, ir tāds, ka es negribu svilpt, man liekas, ka tas ir tīri un tā tālāk. Un tad, kamēr tu saproti, ka tas tiešām ir pārkāpums, tur beigās ir vienkārši jāuzdrīkstās darīt to. Bet tev pašam kādreiz ir sanācis tā, ka tu tā kā maini savas domas, ka tu, piemēram, nosvilpi, bet tu nebija pilnībā pārliecināts. Un vēlāk tu kaut kā saproti, ka nebija. Nē, jā, tas, protams, tā kā jau iepriekš minēt, visi tiesneši kļūdās. Un tad ir tas, ka pirmā reakcija no manis būs, kad es esmu nosvilpis pareizo lēmumu. Jo man ir jāpieņem lēmums, man ir jāvada spēle tālāk. Vai varbūt es būšu kļūdījies, bet mums tā spēle līdz galam ir jānovada.
Bet, ja pieņemsim šajā gadījumā par auto situācijām, ja man pretinieku spēlētājs atzīstās, ka viņi pieskārās, vai arī, ja es redzu spēlētājos pilnīgi neizpratni, kāpēc tāds ir lēmums, es mainīšu lēmumu. Tāpat kā arī, ja, protams, pirmās reakcijas redzot noraidījumu, man roka ir augšā, mēs nospēlēsim līdz svilpei. Pēc tam, ja būs tādas aizdomas, ka tas nav bijis noraidījums, mēs saiesim ar kolēģi kopā, parunāsim un iespējams par to noraidījumu atcelsim. Jo tādas situācijas manā karjerā arī ir bijušas, kad mēs no viena skatu punkta izskatās, ka jā, noteikti noraidījums, bet pēc tam mēs sājam, sarunājam, nebija, un mēs atceļam noraidījumu. Tad tas tā formāli, vai jūs kaut kā atvainojaties arī, vai vienkārši pasakāt? Beigās jau nav jāatvainojas. Tajā brīdī, kad tev ir bijis aizturētais sots, ir bijis svilpe, mēs sājam un atceļam noraidījumu, viņi jau ir priecīgi jau uzreiz. Tur jau baigi nav vairs jāatvainojas. Skaidrs. Bet pilnīgi jebkurš varētu kļūt par tiesnesi, vai tomēr vajag tos karjeru arī kā spēlētāju? Teiksim, es neesmu spēlētājs, es varētu kļūt arī par vienkārši, saku, tagad ir mazas, vajadzētu vairāk tiesnešu, vai es varētu vienkārši izlasīt tos noteikumus, citīgi iemācīties, aiziet uz tiem kursiem un kļūt par tiesnesi. Tu varētu kļūt par tiesnesi, bet tev vajadzētu, manuprāt, ieguldīt smagāku darbu, lai izprastu florbolu. Jo man kā spēlētājiem, es labāk saprotu to pašu florbolu. Es saprotu, uz kurien tā ir tā tendence, es vieglāk lasu spēli. Es varu paredzēt notikumus, vai tā kustība ir bijusi tāda, kad mēs esam mēģinām spēlēt bumbā, un man netīšām sanāca kādu pagrūst, vai es tagad apzināti viņu grūst. Jo tas uzreiz mainās gan soda apmēri, gan to, vai kādus lēmumu pieņemšu. Tāpēc, pēc tam, kad tu esi beidzis spēlēt, vai arī, ja tu jau vēl aizvien spēlē, tev būs vieglāk tiesāt nekā, ja tu būsi atnācis pilnībā no ielas vai tikai kā skatītājs. Nu jā, tad tu esi dziļāk iekšā. Jā, tu esi dziļāk iekšā un tu arī pēc tam pats saproti. Vai ir kādreiz gadījies arī, piemēram, iegūt kādas traumas tieši tiesāšanas laikā vai kaut kas tāds, ko tu ļoti spilgti atceries? Man personīgi tādas traumas tiesājot nav bijušas. Tipiskākais, kas ik pa laikam gadās, kad skrien atmuguris, ka tev sakrustojas kājas, tu nokrītas dibeni, un tad, protams, sāp dibens. Jau ko tie skatītāji, tad jau viņi... Jā, viņas, protams, smējās. Es kaut kad šosezonu skrēju atmuguris, ka arī sakrustojās kājas, nokrita, man liekas, pilnīgi kūleni uztaisīja. Bet, protams, ir bijušas traumas. Es esmu dzirdējis, kad kolēģiem ir bijis tā, ka tu bezmazāk gandrīz vai spēli nevari turpināt, un ir tā, ka tu sastiep kaut ko, un tad ir traki. Var arī dabūt traumas tiesājot, protams. Bet kas tad notiek, piemēram, ja tiesnesis nevar vairs turpināt spēli? Tad jāstāsta, ja pilnībā nevar, protams, pirmais ir tā kā var mēģināt informēt sacensību komiteju un tiesnešu komiteju par šādu gadījumu, bet mūsu tāda nostāja ir tāda, ka spēle jānotiek jebkurā gadījumā, un tad var tiesāt arī viens tiesnesis, nevis divi. Bet jā, tātad kopā ir divi? Kopā ir divi. Bet vienam ir lielāka loma. Nē, abi divi ir vienādi. Abi ir vienādi? Abi divi ir galvenie, viņi abi divi ir tiesneši, abiem diviem ir vienādas tiesības. Un kas tad notiek tomēr, ja jums ļoti atšķirās viedokļi savā? Tad mums ir jānonāk pie kaut kāda kopsaucēja. Un ir kādreiz bijis tā, ka ir ļoti grūti, ka tev ir tas otrs tiesnesis tāds, ka tu... Man šobrīd ir bijis tā, ka nav bijis tā, ka mēs tagad spēles laikā riktīgi strīdamies, jo vienmēr ir beigās kāds kādam piekāpjās vai kaut kas tāds. Jo, pieņemsim, man ir bijis tā, ka citreiz tu tiesā par pieredzējušāku tiesnesi, bet tev liekas, ka kā tā viņš tā, man liekas, ka ir nepareizi. Bet labi, mēs paliekam pie tā, kad ir pieņemts lēmums. Un pēc tam mēs par šiem lēmumiem diskutējam starp periodiem, pēc spēlēm un nonākam pie kaut kāda kopsaucēja. Mums ir arī tiesnešu čatiņš WhatsAppā. Un tad tur arī var ielist interesējušos jautājumus, diskutēt par tās situācijas. Tad jūs pazīstat, zināt tomēr viens otru tiesnešu? Jā, mūs arī tādā ziņā ļoti bieži miksē. Nav tā, ka tu visu laiku tiesā ar vienu pāri. Tur vairāk sanāk tā, ka ar vairākiem tiesāt, un tur samainās ļoti pat. Bet kā tiek izlemts, kurš ar ko? Tiesnešu komiteja saliek, tā mēs braucam. Skaidrs. Ir arī kaut kāds, varbūt tāds nepatīkamais darbs, kaut kādas atskaites, kas jāraksta, kaut kāda papīra vai...
Visnepatīkamākais laikam jau varbūt tomēr būs tas, ka tev ir dzīvo Rīgā un tev jābrauc tiesāt viņus uz Liepāju. Tad tu pavadi ceļā vairāk nekā tajā pašā spēlē. No papīra lietām mums katru mēnesi, mēneša beigās ir jāsūta atskaites par notiesātām spēlēm un arī par izmantotot no degvielas kartes, cik mēs tur ielējam bāciņā. Saprotu, un tad jums kompensējas tāds ar... Jā. Nē, mums ir degvielas kartes, mēs vienkārši lejam un tad vienkārši atskaitamies par to, kāpēc mēs ielējam. Saprotams. Jā, nu tad laikam vēl vairāk par to spēlēšanu, par spēlētāju karjeru. Es arī gribētu pajautāt par tiesnešiem. Man tā kā ir vairāk skaidrs un tiesāšana tagad. Bet īstenībā, kāpēc tieši Rockets? Kā tu nonāci tieši tur? Rockets treniņi notiek Uzvaras bulvārī, Pepsi centrā. Vistuvāk mājām. Es pats dzīvoju Agenskalnā. Tas sanāk, ka palielam viens autobus, 2-3 pieturas. Un tad tas sanāca tas tuvākais. Un arī beigās tur ir forši. Mums ir tāda, beigās tas ir viens no retajiem privātajiem klubiem florbolā. Un tad mums tā visa attieksme arī ir savādāk. Mums vairāk ar tiem bērniem, mēs tajā laikā arī jau bija tā, ka tu vairāk ar tiem bērniem strādā, jo beigās klubu uztur bērni, nevis pašvaldības. Un tāpēc mums ir tā, ka mēs strādājam ar katru bērnu. Katram bērnam tiek ieguldīts daudz darba, lai viņš kļūtu labāks un iespējams nākotnē spēlēt izlasē vai virslīgā, protams. Bet tad ir gribētāji daudz? Gribētāji daudz, jā. Tas priecē, jo tieši jaunajā paudzē bērnos jau ir tā nākotne, tas nākotnes potenciāls. Tā kā labi, ka ir kāds, ka ir gan liela atsaucība, kāds, kas arī viņus iemāca un pamāca. Bet teiksim, jā, ka tāds bērns atnāk un sāk trenēties, sāk spēlēt florbolu, sāk savas pirmās gaitas un īstenībā arī, piemēram, tavā gadījumā, kad tu vispār sāki, tad vai tas ir tāds, teiksim, sapnis, tāda kā varbūt augšdaļa tieši kļūt pēc tam par vēlāk arī no spēlētāju par treneri vai kāda mēdz būt tā lielā galvenā motivācija, piemēram, kā bija tavā gadījumā? Es neatceros, kā bija manā gadījumā, kāpēc es aizgāju florbolu. Man vairāk patika tas viss komandas sportu būtība, kad ir tas, kad visa komanda kopā spēlē, tās visas emocijas, tas viss, kad emocijas pārsvarā jau tas ir tas pats foršākais, man liekas. Jo jūs visi kopā un tā tālāk, tie visi skatītāji, kas bļauj, tie skatītāji, kas tie spēlētāji ir visur piemini, jā, tas ir ļoti palīdz spēlēs, iedod papildus enerģiju. Bet, laikam jau lielais sapnis nav kļūt par treneri. Tas ir par treneri jau, kā kurš izvēlās. Ja pārsvarā jau beigās, laikā arī florbols šobrīd nav profesionālais sports. Cerams, ka pēc 10-15 gadiem varbūt mēs nonāksim līdz tam, ka tas ir profesionālais sports. Bet jā, šobrīd ir tas, ka, protams, aktīvais dzīvesveids. Un tā virsotne jau laikam ir florbolā izbraukt spēlēt uz Somiju vai Zviedriju. Saprotu. Tur ir tās spēcīgākās komandas, spēcīgākais līmenis. Tāds arī ir bijis, vai ir tavs sapnis, vai kā ar tevi, kas ir tavs... Tādā ziņā šobrīd ir tas periods, kad es pat vairs īsti trenēties negribu, bet es nezinu, man pieņemsim, mēs kaut kad nesen paši savā starpā par šo runājām. Citam ir tas, ka jā, es gribu aizbraukt uz spēlēt ārzemēs, tur var būt labāk apstākļi un tā tālāk. Bet man personīgi labāk patiktu, lielāku prieku iedot tas, ja mēs ar Rockets komandu spētu izcīnīt virslīgas titulu. Ja mēs Latvijā uzvarētu titulu, spēlētu arēnā, un tad tev ir pilnas tribīnes ar savējiem. Un tad tev visi priecājas par to, ka tu izcīnīs uzvaru, nekā izcīnīt uzvaru ārzemēs. Protams, tas ir augstāks līmenis un tā tālāk, bet emocionālais, manuprāt, ir lielāks, ja tu uzvari Latvijas līmenī. Es domāju, gan un pie saviem arī skatīt, saviem cilvēkiem, savā zemē, mūsu zemē, Latvijā. Tieši tā. Bet, pieminēja arī to pašu virslīgu, bet konkrētāk par tevi vispār, kurās līgās ir sanācis spēlēt, un kas ar to virslīgu notiek, kāds ir vairāk tavs stāsts? Es sāku 14, tad es uzspēlēju 14, tad es uzspēlēju 16, tad pēc 16, tad man atkal bija periods, kad man bija pasliktinājās veselība, man ir iekaisums celī, tad viņš mēdza sāsināties.
Un tad bija periods, kad es biju no tā U16, jāteikt, pirmajā līgā. Es biju diezgan tuvu tikt tajā pirmajā līgā, bet tad bija tas sāsinājums, un tad sanāca 2 mēnešus izlaist, un tad jau tas viss nokavējis. Un tad es nospēlēju sezonu Rīgas atklātajā čempionātā, un pēc tam jau tad nākošajā sezonā bija ticis pirmās līgas sastāvā, bet tad, protams, sākās Covid. Tad tas viss patraucēja. Tad tas visu patraucēja, un tad jau bija tā lielā pauze, un tad bija pirmā līga. Pirmajā līgā sezonu nospēlēju, paralēli spēlējot ar kā spēlējušies treneris Račā, arī Rīgas atklātajā čempionātā. Tā bija man paša izvēle, man piedāvāja spēlēt, bet es atbildēju, ka es gribu uzspēlēt vēl zemākā līmenī, tā kā uzdabūt to būstu augstāku vairāk. Un tad pēc tam nākamajā sezonā jau bija virslīga un pirmā līga. Un tad es nospēlēju pagājušo sezonu kā virslīga un pirmā līga, un tad šo sezonu es sāku kā virslīga un pirmā līga, sezonas sākumā es izlēmu, ka virslīga man traucē pārējiem, un es pieņēmu lēmumu, ka es virslīgā vairs nespēlēju. Tā kā vairs nekad? Jā. Nē, šobrīd vairs nekad. Tur vēl jāatrod motivācija, lai sāk trenēties, jo tomēr virslīgā viss notiek daudz ātrāk, un tur vairāk jāskrien un vajag vairāk fiziskā sagatavotība. Tad tas ir tāds top līmenis. Latvijā, jā. Jā. Tomēr Latvija ir top 5 valsts florbolā. Skaidrs. Es ceru, ka tev sanāks tur atgriezties, tad jau drīzā laikā. Bet vispār kopumā līdz šim brīdim ir sanācis arī pamainīt pozīcijas, būt spēlētājiem uzbrukumā, tur komandas kapteinim, vai kā tas īsti notiek? Tā ir. Pagājušā sezona, pārsvarā es esmu kreisās malas uzbrucējs, jo es esmu viens, teiksim tā, it kā tas ir rati, bet laikam ne mūsu komandā pārmaiņas pēc, neskapēc, bet es tvērienu tur uz labo pusi. Un tad pārsvarā visi ir labās tvērienas spēlētājs spēlē pa kreiso malu. Tad kreisais uzbrucējs vai kreisais aizsargs. Un tad es pārsvarā spēlēju par to kreiso malu, un tad pēdējā 2 gadu laikā jau aizgāja tas, kad jau es spēlēju visur. Kur vajag tur spēlē, kur ieliks tur spēlē, vienalga centrs, labā mala, aizsargi dzība, kur liks tur spēlēšu. Pagājušā sezonā es biju arī pirmās līgas kapteinis, aizpagājušā sezonā arī. Un par lielām kapteiņa loma ir, protams, vairāk ārpus spēlēm. Vairāk saliedēšanās un tā tālāk, vilkt to komandu kopā uz mērķi. Bet spēļu laikā tas ir tik, cik tev ir tiesības runāt ar tiesnešiem. Tiesnesis tevi drusku vairāk uzklausīs nekā pārējos spēlētājus. Bet tā tas pozīcija spēlē ietekmē, kapteinis neko neietekmē. Tādā ziņā pašās, pats spēlējot, viņš ir tā pati kreisā mala uzbrucējs vai aizsargs vai centrs. Bet ir vispār viegli tā pārslēgties no tām pozīcijām. Ja tu saki, tagad tev, kur lūdzu, tur arī spēlē, vai tomēr nav kaut kā, varbūt pat ar domu, ka man paigi gribētos to, cik žēl, ka man iedeva centru. Florbolā vispār ir tā, ka it kā ir tās nozīmētās pozīcijas aizsargs uzbrucējs, bet tie taktiskie zīmējumi ir tādi, kad tu sāc periodu, kā kreisās malas uzbrucējs, un tu spēles laikā var nonākt arī par aizsargu. Jo tur sanāks beigās tās rotēšanas, un aizsargi bieži vien nonāk uzbrukumā, un tad sanāk ierotēt. Un tāpēc arī, protams, man personīgi palīdz tas, kad es esmu treneris, un tad es beigās, ka man ir jāmāca bērniem tās pozīcijas, es beigās zinu, kā visas pozīcijas strādā. Tad kā ir ar vārtu sargāšanu, piemēram? Tur jau gan nekādas rotācijas. Tur tas vārtsargi ir vārtsargi. Vārtsargi ir īpašas personas parasti. Tā jau man likās. Viņi tikai savā starpā pamainās, bet ne ar pārējiem. Lai gan ir tā, ka kur mēs pagājušajā sezonā Rīgas Florbola līga, mēs spēlējām ar savu komandu, un mums sastāvā spēlēja. Vārtos mums bija spēlētājs, kurš parasti ir. Viņš šobrīd spēlē virslīgā uzbrucējs, bet viņš mums turnīrā bija vārtsargs. Viņš gandrīz dabūja turnīra labākā vārtsarga titulu. Un mums pa laukumu skrēja, ja nemaldos, 3 vārtsargi. 3 vārtsargi, kur spēlēja laukuma spēlētāju pozīcijās.
Tas bija tās anotācijas. Tas tāds liels retums, manuprāt. Bet atkal jau es teiktu... Lai gan vairākas vārdsargi ir bijuši, kas ir tā, kad izvēlās, kad, protams, virslīgā tev nebūs tādas iespējas, ka tu vari būt gan, bet ir jau vairāk vārdsargi, kuri spēlē uzbrukumā. Pieņemsim Indriķis Siliņš, bijušais Latvijas izlases vārdsargs, šobrīd arī spēlē pie mums virslīgā kā tieši laukuma spēlētājs. Tad atkal teikt no tādām parasta skatītāju pozīcijām, ka tu vienkārši skaties spēli, tu nekad to neuzminēsi. Ja tu nepazīsti. Jā, ja tu nepazīsti, tad nekad to neuzminēsi, jā. Jā, tas ir ļoti interesanti, specifiski. Tīpaši tas, ko tu teici par tiem trijiem, kas... Jā, galvenais bija pagājuši, un galvenais tie visi trīs vārdsargi skaitās virslīgas vārdsargi. Un mēs gribējām pieteikties citam turnīram, un tur ir tā kā 3 virslīgas spēlētāji ierobežojums. Mums ir 3 spēlētāji, bet ja mēs tos 3 vārdsargus liekam laukumā, viņi arī ierobežojas. Jo viņi nespēlē slikti. Viņi spēlē citreiz pat labāk pat daži labi spēlētāji. Tad tur beigā tāda interpretācija. Jā, tur mēs mēģinājām strīdēties par nolikumu. Ļoti specifiski, ļoti interesanti. Bet vēl es arī par to kapteiņu būšanu gribēju paprasīt. Vai ir gadījušās kādas grūtības, piemēram? Sapratu, ka liela loma ir tai komandas saliedēšanas funkcijai. Vai ir kādreiz gadījies tā, ka tu varbūt tur tiešām mēģini visu pēc labākās sirdsapziņas tā kā maksimāli labi, cik var, bet kaut kā nesanāk? To saliedētību dabūt. To saliedētību Rīgā dabūt ir diezgan sarežģīti vispār. Kāpēc tā? Ja pieņemsim dzīvo lauku pilsētās, kas ir kaut kādas, negribas saukt piemērus, bet pieņemsim tāpat kaut kāda Bauska Ķekava. Ja? Viņi sāk spēlēt florbolu, pieņemsim 8, 10, 12 gadu, lai vienalga cik gados viņi sāk, viņi visticamāk mācās 1 vai 2 skolās. Viņi jau kopā visu laiku ir. Mēs Rīgā esam izmētāti pa vairākām skolām, un tad dabūt visus kopā ir daudz sarežģītāk. Tātad ieguvēji tad tomēr ir tie reģionos? Reģionos ir ieguvēji, jā, jo viņi ir saliedētāki. Bet varbūt ir kaut kas tev īpaši palicis atmiņā, kaut kādi citāti varbūt, piemēram, vai kaut kas, kaut kādi vārdi, kurus tu esi, piemēram, kā kapteinis veltījis komandai, kaut kāds uzmundrinājums. Tāds baigi īpašs, nekas tādā ziņā, ka tāds baigi iedvesmojošs, nekas tāds baigi nav, bet, protams, visas tās runas pie vārtiem, iedvesmojies no citiem treneriem, no visām tām filmām, Coach Carter, Miracle. Bet vienreiz es pirms spēles biju ar ģimeni uz kinoteātri uz Multeni, un tur mazs pērkaķītis apceļoja pasauli 365 dienās, un viņam neviens neticēja. Un mēs tajā brīdī arī, tabulas lejas-galā, kurš mums tic, pie vārtiem es gāju un stāstīju. Ziniet, veči, es biju šodien uz Multeni, mērkaķītim neviens neticēja, tāpat kā mums, paņemam un uzvaram to spēli. Man liekas, ka tas pat, es neesmu līdz galam pārliecināts, protams, tās spēles ir bijušas daudz, bet man liekas, ka tā pat bija spēle vienīgā uzvara tajā sezonā. Pateicoties mērkaķītim? Pateicoties mērkaķītim, jā. Mēs pārsteidzošā kārtā, nevis pagājušajā, bet aizpagājušajā sezonā vienīgā uzvaru izcīnījām pret Latvijas universitāti, kur beigās kļuva par čempioniem. Un mēs ar mērkaķīšu palīdzību uzvarējām spēli, visticamāk. Redz, tas ir tāds, kur tu gan iedvesmoji citus, ja? Gan mērkaķītis tevi iedvesmoji, gan tu pēc tam... Jā, es iedvesmoju tālāk un... Kaut kas atmiņā paliekoši. Varbūt ir vēl kaut kas ļoti interesants, piemēram, tādi neparasti gūti vārti vai ļoti skaisti vārti, kaut kas tāds... Man šogad virslīgā bija ļoti neparasti gūti vārti. Es izspēlēju bumbiņu apmēram no gandrīz drusku zemāk nekā no centra. Es redzēju tukšu vārdu stūris, metu pa tiem vārtiem, bet es netrāpīju. Bet es aizskrēju pakaļ uz to stūri, pirmais pakaļ bumbē. Es skrēju apkārt vārtiem, man īsti nebija kur likties, un es tā kā metu to bumbu vārtu virzienā. Tā bumba atlica no vārtsarga muguras apakaļ man uz lāvstu, un es iebakstīju vārtos vēl pēc tam. Tas bija ļoti neparasts vārds, jo teorētiski es guvu vārtus nevis no nulles leņķa, bet vēl lielāka mīnusa.
Būtu interesanti paskatīties video, ja būtu kaut kur pieejams, tad varētu labāk saprast. Bet jā, rikošets, man liekas, vienmēr ir interesanti. Jā. Nekad nezinu, kur atliks tā bumbiņa. Un ja viss veiksmīgi sajiet, tad sanāk dabūt vārtos. Tad vēl no interesantiem vārtiem, man liekas, pat TikTokā stātas video, ir video, kur komentātors stāsta, kā es eju metienā, es izpildu metienu, es gūstu vārdus un man ir pusnulli rokās tikai. Otra puse ir salūzusi. Arī vēl paveicās. Jā, es izmetu un tā nulli pa ceļam, tur vēl paspēju salūst. Tas arī tādi interesanti gūtie vārti. Bet vispār arī nenāca prātā, ka būtu baigi forši pastīties kādu video materiālu ir, bet kā kopumā ir ar tehnoloģijām tieši florbolā, ar to pašu filmēšanu? Nav jau laikam tik ļoti advancēti, ka no dažādiem leņķiem kameras ir pieejams, ka var kaut vai arī kā tiesnesis pavērot video atkārtojumu. Nē, video atkārtojumu mums diemžēl nav. Atskatīties uz tā. Nē, tādā ziņā jau laikam labi video atkārtojumi ir LV Florbola virslīgas fināla arēnā. Tikai finālam. Maksas pakalpojums. Un tas ir, tad jā, lai gan interesanti bija, kad pagājušajā gadā. Vai es pagājušajā gadā finālā, superfinālā ir pirmās līgas fināls, tajā gadā bija pirmās līgas fināls, parasti vēl ir sieviešu fināls, bija pirmās līgas fināls un tad virslīgas bronzas spēle un fināls. Bet video atkārtojums ir tikai uz finālu un bronzas spēlē nav. Un gadījās situācija, kad bumbiņi ilidē vārtos, bumbiņi izlidē ārā no vārtiem un tiesneši nefiksēja vārtus. Tas tāds sāpīgi, jā, lielajā arēnā kļūdīties tādu. Bet tā tehnoloģija ir kā ir. Pa lielam mājas spēles filmēt, tik cik mājas komanda spēja pati nodrošināt filmēšanu. Un tad ir kaut kādas spēles izvēles kārtā vai arī, kur komandas pašas samaksā filmē sporta centrs. Šobrīd TV4 laikam. Tā viņš varētu būt, ka viņi tur ir pārsaukušies, man liekas. Jā, un tad iebrauc un filmē tās spēles. Un tad tiem ir vairāk kameru. Tad viņiem ir tā viena kopskata kamera un tad kaut kādas vēl arī ir tūplānam. Patīkamāk skatītājiem pie ekrāniem, bet arī vieglāk tiem pašiem tiesnešiem. Es domāju, ka, ja vajag viņi piekļūst, tad tomēr tam... Jā, bet īstenībā tā kā mums nav tās video atkārtojumi, mēs nemaz nedrīkstam skatīties. Ja pieņemsim situāciju, kad ir... Mums ir atrunāts, ka, ja pieņemsim, mums ir tas kubs augšā, ka mēs stāvam zem kuba un apspriežamies, mēs nedrīkstam skatīties video nemaz. Jo video leņķi jau var būt dažādi. No vienā video var izstīties, ka ir gols, bet patiesībā tā gola nemaz nav. Taisnība, bet, piemēram, tajā pašā hokejā tur, grūti iedomāties tādu varbūt tiesāšanu, kur vispār netiek apskatīts. Jā, bet viņiem tāpēc jau ir atrunāts, kad skatās un ko skatās. Un viņiem ir kameras no visurienes augšas, lejas un visurienes, kuriem var būt. Bet tā tas ir visur ar tām kamerām? Es domāju, visās valstīs vai, teiksim, tajā pašā Zviedrijā tur vairāk? Es neesmu dzirdējis, ka būtu kāda līga, kurā būtu, kad regulāri tu var tos atkārtojumu skatīties, bet, protams, ir vairākās bijis tā, ka atsevišķām spēlēm ir. Bet tas nav tāds vienots vēl līdz galam izveidots. Un, protams, lēnām laikam jau vietas to, ka būs. Jā, viss jau paliek. Viss modernāks, tehnoloģijas uzvar pasauli. Tieši tā, jā. Jo es saku, tajā pašā hokejā tur tehnoloģija, manuprāt, ir daudz. Futbolā, tenisā arī jau var te... Lai gan, kā tur jau futbolā, man liekas, viņi sāk spērt soli atpakaļ. Viņi jau pa daudz ir tā, ka tas VRs ķer jau katru matiņu upsaidos. Jā. Labi, varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tu gribētu īpaši piebilst tieši par florbolu. Varbūt kaut kādi, es iedomājos, kaut kādi varbūt kautiņi kādreiz, kas ir gadījušies, vai kaut kādi tiešām baigi asumi, kaut kas tāds, ekstremāls gandrīz, vai? Nē, man pašam pieredzē, cik tur pāris kaut kādos kautiņos jālien, tie pat īsti nav kautiņi, tās ir bakstīšanās, jā, tur tu lien starpā, lai viņi, lai neizveidojas kautiņi. Bet tā, runājot par florbolu, laikam jau tie interesantākie gadījumi, kas saistīti ar tiesāšanu, ir pirms vairākiem gadiem vienam tiesnesim iemet ar nūju. Viņš bija ļoti neapmierināts spēlētājs ar lēmumu un lidoja nūju tiesnešu virzienā. Viņš negūtu traumas no tā. Nē, tur viss beidzās labi. Tad bija arī pirms pāris gadiem tiesnešs šķīra kautiņu un kulaks trāpīja tiesnesim. Tā kā tad viņš ielīdz starpā un uzņēma sitienu. Jā, neīsto sitienu.
Jā, tad tas tāds. Bet florbolā kautiņu pēdējā laikā, man liekas, ka viņi ir diezgan maz. Tāda asama, kad reāli kāds iet kauties, tas laikam ir diezgan maz, jo beigās tā ir sarkanā kartiņa, tev jāizlaiž vairākas spēles, un tad beigās jau viss uz to, ka jāspēlē, nevis jākaujās. Kurš tad grib to kartiņu dabūt, saprotams, bet vai sarkano kartiņu vai kādu, teiksim, brīdinājumu var piešķirt arī tiesnesis trenerim? Jā. Tā ir gadījies bieži? Es personīgi neesmu devis sarkano kartiņu trenerim, bet šo sezonu man liekas, ka pirmajā līgā ir bijuši kartiņas arī treneriem. Ka treneris, tur jau tas pats vien ir, ja treneris aizvaino kādu rupjiem vārdiem, tu dabūni sarkano kartiņu. Ja labi, mums ir treneriem ir nedaudz vieglāk. Ja tu treneriem iedod nesportisku uzvedību 2+10, treneriem tāpat spēle ir beigusies. Tad tas ir vieglāk. Bet tad viņa asistents kāds tur? Jā, asistents ja nav, tad kāds no spēlētājiem, kurš uzņemās. Skaidrs. Pastāst mazliet vairāk arī par kādām citām tēmām, kas nav tik ļoti ar florbolu saistītas. Ko tu, piemēram, dari brīvajā laikā, kas nav florbols? Vai tev vispār ir brīvais laiks? Man ar to brīvo laiku ir ļoti sarežģīti, kā jau mēs minējām, es daru ļoti daudz. Tas sanāk, ka šajā sezonas periodā tā brīvā laika ir pa lielam vispār nav, cik mājās atpūsties. Jo sanāk, tā diena ir tāda, tad, kad ir skola, tu aizies skolu, tad tu nonāc, atkarīgs no cikiem tā skola ir, bet tad tev kādiem 5-6 sākas treniņi, tad arī atkarīgs, cik tev tie treniņi ir. Tad ir, protams, pašam treniņš, kas ir vakarā, un tad tas treniņš beidzās 12 vakarā vai pat 11, un tad tu no zāles izēji pusnaktī. Un tad, kamēr tu nonāc mājās, un tad pēc tam nākošajā dienā, ja tev paveic, tu ilgi guli. Un tad brīvdienas, un visas brīvdienas palielam aiziet spēlēs. Vai tu pats spēlē, vai tu brauc ar bērniem uz spēlēm, vai tu tiesā spēles. Un tad arī tas brīvais laiks sanāk mazāk. Brīvais laiks laikam jau ir tā vasara tikai. Vasarā es mēģinu pēc iespējas vairāk spēlēt pludmales volejbolu. Lai tā, ka tu tā florbola centies vispār attiet nost un tu vienkārši centies pilnībā kaut ko citu darīt. Labi, ziemā tagad nav sanācis, diemžēl, šogad, bet vajag aizbraukt uz kalnu, vēl paspēt slēpot uz kalna. Pareizi, laikapstākļi ļoti mainīgi. Jā, šis vēl ir jāpaspēt. Es varētu, visticamāk, es nokavēšu un pēc tam atkal nožēlošu, ka es neaizbraucu slēpot un visu vasaru domāšu, kā tad tā? Bet nav jau tā arī, ka tu būtu mājās sēdējis. Jā. Tomēr kaut ko ļoti vērtīgi un svarīgi dari. Jā, tad vasarā palielam ir tā, ka volejbols, cik var, un tad tie visādi festivāli un visādi citādāki pasākumi, lai attiet no tā paša florbola. Bet tā brīvā laikam man nesen bija jāraksta referāts par savu brīvā laiku. Es tā arī uzrakstīju uz 2 lapām par to, ka man īsti brīvā laika nav. Es vienkārši paziņoju. Es pasniedzu to tā, ka man ir tā, un tad īsti nav brīvā laika. Bet tu arī jūties tāds noguris, vai tu esi pieredzis? Es jau esmu pieredzis. Covid laikā es biju vienu brīdi sapratis to, ka uz tās stundu attiecības, ko es parasti pavadu kaut kādās aktivitātēs un kaut ko darot, pret to, kas tagad ir tāds, ko tagad lai es daru? Un tad bija tāds, kad vispār īsti nebija pat ko darīt. Un, labi, protams, tajā laikā arī nebija ko darīt, jo bija jāsēž mājās. Tas gan. Varēja pārskatīt kaut kādu spēļu video ierakstu. Jā, Florbola savienība, tur malacīši bija salikuši visādas vecos spēļu apskats, vecās spēles, kurās visas spēles bijuši agresīvas un tā tālāk, kas arī ļoti mainījies Florbols tādā ziņā. Mainījies uz labo pusi, vairāk nav vairs tik agresīvi. Kā to, teikt tā, ka manuprāt bija tā, ka tajā laikā agrāk, es varētu teikt, ka tāpat bija gaļmašīna, kur, vispār, bija smagi, jā. Tad, man liekas, ka bija periods, tas apmēram vēl tagad ir, kad pa lielam vispār bez fiziska kontakta un tā tālāk, bet tagad lēnām, manuprāt, iet atpakaļ uz to, ka tam fiziskam kontaktam ir jābūt, bet viņam ir jābūt pareizam. Un tad, kamēr spēlētājs saprot, kas ir pareizs fizisks kontakts un kamēr to visiem iemāca. Jā. Protams, arī tiesneši, lai spēja atšķirt un spēja to spēli vadīt dinamiski. Jā, viss
zināšanas jau nāk ar laiku, viss nāk ar pieredzi, bet prieks dzirdēt arī par tādu attīstību, par pārmaiņām, par to arī, ka ir iespēja salīdzināt ar kādiem citiem laikiem, tādā vēsturē varbūt arī ieskatīties. Jā, bet pastāst varbūt vēl, saka, jā, tā laika ir maz, saprotu, bet kā ir ar kādiem, varbūt kaut kādām idejām, kaut kādiem projektiem, kas konkrēti tev ir padomā, ko tu gribētu palielīties, pastāstīt vairāk? Ar idejām un projektiem. Tā teikt, protams, ir tā Florbola apvienība, kas ir tā radītā ar manu komandu dārgo, kas mēs mēģinām iedvest to jauno dvēšu florbolā, kad mēs gribam palīdzēt florbolam attīstīties. Dot papildus iespējas, jo, protams, Florbola savienība ir aizņemta ar to, kas viņiem ir, izlases un tā tālāk finansiālās grūtības. Tad mēs gribam būt tā kā jauna dvēsma, jā. Un tad mēģināt kaut ko palīdzēt viņiem. Un, pieņemsim, tie projekti ir daudz un dažādi. Pagājušajā gadā, pieņemsim, mēs palaidām to Rīgas Florbola līgu, kas diezgan veiksmīgi izdevās, protams, kā jau pirmo gadu visādas problēmas un tā tālāk. Bet, lai gan es teiktu, ka viena no labajām lietām, kas man izdevās, ir, man sanāca izaudzināt 2 diezgan labus tiesnešus, kas šobrīd arī turpina tiesāt un turpina attīstīties. Un, protams, mums nākošais gads ir plāns mēģināt viņu vēlreiz startēt, jo šogad mums pietrūka komandas. Es tā arī nesapratu, kāpēc īsti mums tā atsaucība bija tik maza, bet mēs mēģināsim nākošo sezonu vēlreiz to darīt un cerēsim uz daudz lielāku atsaucību. Jau strādājam pie sponsoru piesaistes un savādāka koncepta, lai tas būtu pieejamāks. Lai nebūtu tā, ka Rīgā beigās jau ir diezgan grūti dabūt zāles, ir maz zāles. Un tad mēs mēģināsim tā, lai varētu aizvadīt interesantas spēles, lai nav vajadzīgi īpaši daudz spēlētāju komandā un lai tās spēles tiktu ātrāk izspēlētas, īsākā periodā. Skaidrs, varbūt es un mūsu skatītāji, klausītāji kaut kā var palīdzēt, kaut kā iesaistīties. Sekojiet sociālajos tīklos un tas jau būs liels pluss. Protams, sponsoriem jau interesē cipariņi. Sponsoriem interesē cipariņu sekotāju skaiti un tas kaut ko viņi iegūst pēc tam atpakaļ. Tad jūs sapratāt, kas jums jādara. Sekojiet Rīgas Florbola līgai. Šobrīd vēl Rīgas Florbola līgai no marta mainīsies nosaukums ar jauno sponsoru. To mēs vēl paturēsim noslēpumā, bet nosaukums būs cits. Mēs jau esam ievirzījuši diezgan veiksmīgi sarunas par jauno sponsoru un mums diezgan ļoti palielināsies balvu fonds. Kas būs balvās? Varbūt to var atklāt. Dāvankartes. Dāvankartes. Lielākas vērtības dāvankartes, kas visticamāk, kā mēs gribētu teikt, ka tas būs viens no lētākajiem turnīriem, kas ir vispār Latvijā pieejama tāda veida, un arī mums būs viens no lielākajiem balvu fondam. Tad vajadzētu būt tieši ļoti lielai motivācijai. Vajadzētu būt diezgan lielai motivācijai. To mēs redzēsim, kad pavasaru, kad sāksies pieteikšanās. Tad vēl mans tāds mazais sapnīts ir, agrāk bija Unihok Florbola Cup, notika Ķīpsalā, diezgan liels brauc ārzemju komandas. Tad man ir tāds mazais sapnīts uztaisīt kaut ko līdzīgu. Nezinu vai Ķīpsalā, bet arī tādu lielu sagatavošanās turnīru pirms sezonas, kurā atbrauc visas komandas no Latvijas pa lielam. Kad mēs viens tāds liels florbola salidojums pirms sezonas. Kur visas komandas atbrauc, savā starpā spēlē, gatavojās tie paši jaunieši. Un tad paralēli tam visam, protams, vēl var arī būt tiesnešu semināri. Tā mēs varam piesaistīt labākos tiesnešus, tad treneru seminārus, kas Florbola savienība saka, kad esot ļoti slikti apmeklēti. Bet, ja jau mēs visi būsim vienā vietā, tad jau mēs varam aiziet arī uz semināru. Taisnība. Tā kā, jā. Apvienot tās lietas. Jā, visu apvienot ar vienu lielu florbola salidojumu un tad pavadīt 3 dienas, 4 dienas jāskatās pēc apstākļiem florbola gaisotnē. Es ļoti vēlu, lai izdodās, lai viss sanāk, lai viss aiziet, lai ir liela atsaucība. Lai nav varbūt arī kādi atkal neapmierināti cilvēki, vienmēr jau viņi visi. Mēs ar draugu sakam, ja tev nav heiteri, tad tu kaut ko dari nepareizi. Jo beigās
Ja beigās vienmēr kāds būs neapmierināts. Tāpēc mēs mēģinām dabūt, lai pēc iespējas vairāk ir apmierināti un mēģināt iedot pēc iespējas vairāk, lai visi ir apmierināti un lielākais pienesums florbolam. Bet vispār tu daudz sekotiem varbūt, naidīgiem, negatīviem komentāriem? Es vairāk par viņiem vienkārši pasmējos. Ir bijuši gadījumi, kad tev vienkārši uzraksta sociālajos tīklos kaut ko, protams, savas sliktās domas ar aizvainojošiem tekstiem. Mēs vienkārši pasmējos par to. Tu sēdi un vēl no anonīma profila raksti par to, cik es esmu slikts. Ja tu gribi, vienmēr var nākt ar mani parunāties. Ir arī bijuši pozitīvie gadījumi, kad ilgu periodu ir tā, ka pa lielam tu jūti to negācijas no tiem cilvēkiem. Un tad ir tas brīdis, kad kaut kādā veidā sanāk aiziet uz to sarunu, un tu izrunā to visu, un pēc tam tev tās attiecības ir tādas pozitīvas, un viens otru sāc saprast. Ka tu arī kaut ko tā kā iemācies. Jā. Konstruktīvo kritiku. Konstruktīvā kritika ir veselīga. Pareizi. Nē, klausies, man tiešām ļoti liels prieks visu to dzirdēt. Prieks par tādu, tiešām iedvesmojošu, radošu, ļoti aktīvu cilvēku. Es gan par sevi arī teiktu, ka es esmu ļoti aizņemts, bet dzirdot to, ko tu saki, pilnīgi jābrīnās, jāpriecājās, ka atrod laiku arī atnākt šajien. Un ka tu tiešām dari visu šīs lietas, esi arī cilvēcīgs, es teiktu tā, dzīvespriecīgs, iedvesmo citus, pats arī iedvesmojies, kaut būtu vairāk tādu cilvēku kā tu, un es tiešām novēlu, lai viss veiksmīgi un viss izdodas. Laikam, līdz ar to arī mūsu šodienas saruna tuvojās noslēgumam. Vēl es vēlētos tikai vēlreiz atgādināt par LVBetu. Par atbildīgu spēli noteikti uzmeklējiet, kas un kā. Un kā jau es minēju sarunas sākumā, mēs šobrīd atrodamies jaunā vietā, jaunās skaistās telpās, tepat Agenskalna tirgū Rīgā. Un pie viena nedaudz jāizmanto izdevība, jāpareklamē arī kādas tad tirgus aktivitātes. Un skatos šobrīd kalendārā. Šo svētdienu, 21. janvārī, šeit būs augu valsts produktu tirgus. Norisināsies dažādi pasākumi, tādi kā Turbo Foods, vegāniskais brokastu brunch 21. janvārī, sākot no 10:00. Arī vegāno burgeru meistarklases tiks rīkotas arī tajā pašā 21. janvārī. Veselīgo našķu darbnīca, Turbo Vintage būs iespēja gatavot. Es jau bišķi pasteidzos, tas jau būs vēlāk. Bet katrā ziņā pasākumu ir daudz, gan svētdien, gan citās dienās, tā kā katrs ir laipni aicināts un gaidīts visas dienas garumā, gan svētdien, gan katru dienu ierasties šeit Agenskalna tirgū. Un tad vēlreiz atgādinu, ka šoreiz šis podkāsts bija mazliet citādāks. Pie mums ciemos bija, es teiktu tā, entuziasts, spēlētājs, treneris, arī tiesnesis, iedvesmotājs un ļoti interesanta personība Rodrigo Petkus. Prieks bija. Paldies tev par šo sarunu. Noteikti atgriezīšos vēlreiz, kad būs vairāk projektu idejas, ko varēšu jums pastāstīt, ka viss nāks tuvāk, tad varēs nākt jums pastāstīt visiem. Jā, labprāt. Sīkāk, detalizētāk. Labprāt aicināsim, labprāt redzēsim tev vēlreiz. Jā, veiksmīgi. Visu labu. Visu labu, tiekamies nākamreiz.